Izdegšana tā ir traka lieta. Tad, kad cilvēks izdeg, tad viņš, principā neko negrib. Viņš pamostās no rīta, viņš grib, lai ir pienācis jau vakars. Vienkārši aizvērt acis un atkal aizmirsties. Vienkārši negribas neko. Un tad, kad cilvēki runā par izdegšanu, tad parasti piemin darbu, vai ne? Profesionālā izdegšana, pārāk daudz darba pienākumu, garas stundas, toksiski kolēģi, vēl tur veseli čupa ar visādiem iemesliem, un tad finālā cilvēkam jāpaņem pusgads no darba, viņam varbūt pat karjera ir jāmaina, jāatrod kaut kas mazāk stresains. Bet lieta ir tāda, ka tā izdegšana ietekmē visu dzīvi. Tas nav tikai darbs, tā ir visa dzīve, tā ir dzīves enerģija. Tā ir tā vēlme, kad tu attaisi no rīta acis, ielpo, un tu gribi vienkārši darīt, darboties, dot sev, izbaudīt, dot pasaulē līdz ar to, un lai tā enerģija plūs, lai viss notiek, tā miedarbība. Un tad, kad notiek izdegšana, tad tā enerģija vienkārši ir atgriezt, nogriezt, nav vairs, neplūst. Es esmu hipnokočs Roberts, un es varu tev iedot brīvu konsultāciju. Ja tu atnāks uz izaugsmesterapija.com, tad tu vari tur pieteikties uz brīvo konsultāciju, kuras laikā es tev parādīšu, kas tieši ir nosprostojis tavu enerģiju, kāpēc viņa vairs neplūst. Un tad jau tu varēsi sākt varbūt ar maniem strādāt.